Šis ir jūsu telefons. Tajā ir jūsu ģimenes locekļu, draugu, vecāku un biznesa partneru telefona numuri. Nevienam nav noslēpums, ka ir ļoti svarīgi apsveikt šos cilvēkus laikā. Uzmanības apliecināšana attiecībos jūsu tuvajiem veicina gan personīgas, gan lietišķas attiecības. Iedomājieties, ka šodien ir 30. decembris, pēdējā darba diena. Jums ir potenciālais klients, ar kuru jūs varat nākamā gada sākuma noslēgt darījumu par ievērojumu summu. Jūsu piedāvājumu šis cilvēks vēlēs redzēt jau nākamās nedēļas sākumā. Pārskatot savus pierakstus, jūs atklājat, ka šim kungam šodien ir dzimšanas diena. Kaut paspētu viņu apsveikt laikā, tad noteikti saruna par līguma noslēgšanu nākamajā nedēļā noritēs veiksmīgāk. Bet tagad vēl sieva piezvana un saka, ka viņas mammai, kas dzīvo Daugavpilī, arī šodien ir dzimšanas diena, un jūs nedrīkstat viņu neapsveikt. Ir jārīkojas uz priekšu pirkt dāvanas. Jūs metat darbu malā un lecat iekšā savā mašīnā. Pavadot kādu laiku sastrēgumos, jūs atbraucat līdz lielveikalām. Izpētot lielveikalu, jūs saprotat, ka bijat šeit jau vairāk kārt. Visus veikalos jau sen esat iztaigājis un tagad nevarat atcerēties neko interesantu, ko šeit varat nopirkt. Izniekojot stundu jūsu laikā, maldoties pa veikaliem, jūs izlemjat doties uz citu tirdzniecības centru. Atkal kāpjat mašīnā un atkal nokļūstat sastrēgumos. Tagad laika ir palicis pavisam maz, un vienīgais risinājums, kas ienāk prātā, ir nopirkt dāvanu karti jūsu klientam un kaut kādas smaržas jūsu sievas mātei. Dāvanas ir nopirktas, bet tagad izrādas, ka pasta nodaļa jau sen ir slēgta, un arī pie jūsu klienta uz biroju braukt ir pavēlu. Viņš noteikti jau ir devies mājās. Rezultātā gan klientam, gan jūsu sievas mātei jūs dāvanu pasniegt nepaspējat, un nākotnes perspektīvas iezīmējas neīpaši labas. Tad pēkšņi meitene no informācijas centrā, kas tikko pārdeva jums dāvanu karti, saka, ka jūsu problēmai ir pavisam vienkārši risinājums. SMS prezent, jo laiks ir jūsu lielākā vērtība. Kā tas darbojas? Viss, kas jums ir nepieciešams, ir ieiet mājaslapā www.smsprezent.net, no liela veikala katalogā izvēlēties tieši to, kas visvairāk iepatiktos jūsu klientam vai radiniekam, apmaksāt dāvanu un no šīs pašas mājaslapas nosūtīt dāvanas saņēmējiem SMS ar apsveikumu. Tas arī viss. Cilvēks saņems SMS ar apsveikumu tekstu un speciālu kodu. Ar šo kodu viņš vai viņa varēs doties uz jūsu izvēlēto veikalu un izvēlēties dāvanu par summu, ko jūs esat apmaksājis. Ātri un vienkārši. Bet ko darīt ar sievas māti, kas dzīvo nevis Rīgā, bet Daugavpilī? Ar pakalpojumu SMS prezent tas ir tikpat vienkārši. Izvēlēties mājaslapā www.smsprezent.net vienu no pieejamajiem veikaliem Daugavpilī, bet tāpat jūs pasniedzat dāvanas visiem, ko vajadzēja apsveikt tikai 10 minūšu laikā un pat neizejot no mājas vai birojā. Atbildes no jūsu potenciāla klienta un sievas mātes nelieka jums gaidīt. SMS prezent, jo laiks ir jūsu lielākā vērtība. Saskaņā ar pētījumu, ko 2009. gadā veica kompānija Rambler, daudz vairāk cilvēku nepirk dāvanas nevis naudas trūkuma dēļ, bet tieši laika trūkuma dēļ. Jūsu veikala mērķa auditorijā ir tie paši cilvēki, no kāda telefona grāmatas, ģimenes locekļi, draugi, vecāki un lietišķie partneri. Šodien jūsu veikals vislabāk sasniedz tos cilvēkus, kas dzīvo vai strādā jūsu tuvumā. Bet ar servisu SMS prezent par jūsu pircējiem kļūs visas pilsētas, visas valsts un iespējams pat visas pasaules iedzīvotāji. Runājot par tirdzniecības nākotni, ir vērts pieminēt sociālus tīklus. Par sociālajiem tīkliem sāka nopietni runāt jau 90. gadu otrajā pusē, kad popularitāti interneta lietotāju vidū ieguva čati. Taču īsts sociālo tīklu uzplaukums notika 2000 gadu beigās. Šodien gandrīz ik viens mūsu valsts iedzīvotājs lieto kaut vienu no pieejamiem sociālajiem tīkliem. Taču interneta tirdzniecība vēl joprojām atrodas izaugsmes stadijā, un palielinoties internetu ātrumam un strauji pieaugot viedtālruņu popularitātei, var droši teikt, ka īsts interneta biznesa triumfs ir gaidāms tuvāku dažu gadu laikā. Saskaņā ar neatkarīgas pētījuma aģentūras Savagroup datiem, tikai 2009. gadā interneta komercijas apgrozījums pārsniedza 420 miljārdus ASV dolāru. Vai jūs gribētu sev daļu no 420 miljārdiem? Servis SMS prezent ļauj jums spērt soli interneta komercijas virzienā. Sadarbība ar mums jums nodrošinās
pieeju pie pircējiem visā valstī, visā pasaulē. Ik viens varēs kļūt par jūsu klientu. Ņemot vērā to, ka Service SMS Present klienti vienmēr veic priekšapmaksu, jums ir 100% garantija par saulaicīgu naudas saņemšanu. Service SMS Present palīdzēs jums piesaistīt pircējus, kas agrāk nekad nav dzirdējuši par jūsu veikalu. Apmeklējiet jūs vienreiz, šie cilvēki var kļūt par jūsu pastāvīgiem klientiem. Iedomājieties, tā ir kā reklāma, par kuru maksā jums. Ar Service SMS Present jūs varēsiet veicināt atsevišķu preču ātrāku noietu, un šādi izpārdot jūsu preču atlikumus ir daudz labāk un izdevīgāk nekā piedāvājot atlaides. SMS Present administrācijā pati rūpēsies par regulāru jaunu klientu piesaisti mūsu servisam, kas nozīmē to, ka jūsu pārdošanas radītāji augs bez piepoles. SMS Present, jo laiks ir jūsu lielākā vērtība.